Šobrīd mēs Skrundas televīzijā atrodamies Skrundas vēlēšanu iecirknī un par jaunumiem vēlēšanu norisē. Tad ziņošu es, žurnāliste Ieva Menefelde. Un ir zināms, ka kopā Skrundas novada pašvaldības vēlēšanās ir piedalījušies 1935 balstiesīgie, tie ir 47,31% no visiem balstiesīgajiem. Un esam jau saņēmuši pirmos provizoriskos rezultātus no Raņķu, Rudbāžu un Nīgrātas pagastiem. Un Raņķu pagastā par Latvijas reģionu apvienību ir nobalsojuši 60 cilvēki, par Zaļo un Zemnieku savienību 33, bet par Nosirds Latvijai 12. Rudbāžu pagastā par Latvijas reģionu apvienību ir nobalsojuši 157, par Zaļo un Zemnieku savienību 102, savukārt par Nosirds Latvijai 85. Un zinām arī Nīgrātas pagasta vēlēšana provizoriskie rezultāti. Latvijas reģiona apvienībai 72 balsis, Zaļo un Zemnieku savienībai 70, savukārt Nosirds Latvijai 49. Šie ir jāsaka, ka no 4 vēlēšanu iecirkņiem šobrīd balsis ir saskaitītas 3, kā jau es teicu, tie ir Raņķu, Rudbāžu un Nīgrātas pagasta vēlēšana iecirkņi. Šobrīd balsu skaitīšana vēl notiek lielākajā vēlēšana iecirkņī, tas ir Skrundas vēlēšana iecirknī, un līdz ko būs zinām arī šeit rezultāti, tā ziņosim.